Labvakar, te Ventspils opozīcijas deputāts Aivs Landmans. Tas brīdis ir noticis. Mans Facebook konts ir kārtīgi noslēgts. Pirmie mēģinājumi bija jau kādi 3 jau sākot no septembra, viss laimīgi beidzās, un darbība tika atjaunot, atzīts, ka tur nekas pārkāpts nav, bet pēc tam, kad es 15. oktobrī publicēju kādu video izgriezumu no Ventspils oficiālās domas video ieraksts, domas sēdes, kur kāds Aivars mācīja, kā slaukt Eiropu. Konts pēc pāris dienām tika bloķēts un ir jau tādā stāvoklī jau 3. nedēļu. Visticamāk, ka to paveicis ir mans oponents, bijušās okupācijas varas augsta amatpersona un ideologs, kuram tā ir tāda ierasta lieta un ierasta paņēmieni. Arī tā vajag karot ar opozīciju, atņemt pēdējās iespējas uzrunāt tautu. Un pa ko tad bija tas stāsts? Mēs varam paskatīties tā kā video no šīs domas sēdes, ja? Man patīk, ka jūs atnācāt no Zviedrijas, es domāju, ka jūs saprotat, ko es runāju. Es uzskatu, ka gan Latvija kopumā, gan Ventspils neizmanto iespēju. Jāslauc, piedodies man, jāslauc tā Eiropa, tāpat kā to dara citi. Mums jādara labāk nekā citi. Kur ir tā māka? Mēs neietu viduvēji paiztais. Paldies. Redziet, tā tika mācīta klātesošie deputāti un pats galvenais Ventspils augstskolas rektors, kā ir jārīkojas un kā ir jāsit nauda, ja? Jo Ventspilī jau tas malacīgi ir izdarīts, ja? Šis pats cilvēks kādreiz slauca Maskavu, pēc tam viņš slauca brīvostu, ostas uzņēmums, pilsētu, ja valsti, viss jau ir noslaukts un tagad jāķerās klāt ir Eiropai, ja? Tas, acīm redzot, ir tas mans pārkāpums, kad es esmu uzdrošinājies iet pret šādu komunistu rēgu, un apkarot nērts viedokļus un opozīciju, jau te mums tā ir ierasts, tas jau ir kopš padomu laikiem, un tad neizbrīnīja arī šādi paņēmieni būtu tikuši likt lietā. Paldies tev, Aivar, acīm redzot, man esi novērtējis, bet cienītie skatītāji, es gribētu dzirdēt tā kā jūsu domas, rakstiet komentējiet, un tad tiekamies YouTube. Un ceram arī uz Facebook, kad arī tas tiks attaisīts atpakaļ un atvērts. Paldies jums, veiksmi!